Ir skaistas dienas vakars Kaņieru ezerā. 2. jūnijas diena, kad Latvijā tika oficiāli ieviests jauns jēdziens – zivju sile. Sāksim visu no sākuma. Izstāsti to iniciatīvu no A līdz Z, kas šogad sākās Latvijas valsts mežos un kāda ir tā ideja? Jā, ir pavisam jauns projekts. Latvijas valsts mežiem prieks strādāt ar šādu projektu. Un projekts saucās Atlaid mammu. Tad ļoti labs mūsu mammas dabas ezeros, kā poligonu izmantot un pirmsākumu visā Latvijā, ko es ļoti ceru, ka tas arī aizies pa visu Latviju šāda lieta. Bet mūsu mammas dabas ezeros tiešām ķerat un atlaižat šo mammu. Tas ir pilnīgs jaunums. Tā ir saudzīga attieksme pret šo zivju resursu. Tā ir, es domāju, ilgtspējīga attieksme pret šo zivju resursu. Un tas noteikti visiem makšķerniekiem nākotnē dos arvien labāks rezultāts, arvien vairāk prieka pavadīt mammas dabas ezeros, kuros tiešām šādas lielas zivis ir un būs. Ir laiks rīkoties citādi. Jābeidz sapņot, ka lielās zivis ir noķeramas tikai ārzemēs. Mums ir skaisti ezeri, lieliski iekārtotas bāzes. Pie ūdeņu bagātību vairošanās mēs aicinām palīgāt tevi. Zivis ir makšķernieku draugi. Jo vairāk tās atstāsim ezerā, jo lielākas tās izaugs. Dodies makšķerēt mamma daba ezeros, ķer un atlaid plēsīgās zivis, iesūti savus piedzīvojumus, saņem goda makšķernieka nozīmi par noķertajām un atlaistajām zivīm un piedalies konkursā Atlaid mammu. Piesaki mēnešu un sezonas lielāko zivi no mūsu ūdenstilpnēm un sacenties par balvām. Atlaid mammu kopā ar mammu dabu. Tu jau gadiem strādā valsts mežos un ļoti labi zini gan par mežiem, gan par medību saimniecību un arī par makšķerēšanu. Kā tu skaties, skatās tā starp disciplīnām šāda iniciatīva Latvijā, ko valsts meži ir uzņēmušies? Te jau ļoti labs varētu būt tāds salīdzinājums ar medībām. Ja? Arī medībās mēs rūpējamies par dabu, lai būtu tā trofeja. Šeit jau ir kaut kas līdzīgs ar tām zivīm. Tā jau ir trofejas zivs. Un, ja tu to lielo mammu spēja atlaist, ļoti pozitīvs un salīdzinoši vērtīgs projekts, kas nākotnē nesīs tikai arvien lielāku šīs trofejas zivis un lielāku prieku. Ko dabūt tas cilvēks, kurš ir izvēlējies ķert un atlaist? Un kāda ir tā secība? Tas ir prieks. Tas ir prieks būt ezerā, prieks makšķerēt, prieks ķert, prieks priekš sevis. Tas nav šis te gaļas katls ar zivs vai kādu gaļu, ka tam makšķerniekam noteikti, kuriem šāda lieta patiks, es domāju, ka nākotnē tikai patiks arvien vairāk un būs arvien vairāk zivju. Tas dod to prieku, jā. Vispār ar tiem Pierīgas ezeriem un ar tiem rezervātu ezeriem šobrīd jau ir zivju intereses, ir cilvēku intereses, bet ir arī putnu intereses. Kādas ir putnu liegumi šobrīd Kaņierī un kāda ir tā laika lista, kad tu beidzot var tikt pie tām lietām? Jā, skaidrs ir viens, ka šeit ir jāmāk sadzīvot gan makšķerniekiem, gan arī šiem putniem.
Un lieguma pastāv, protams, ir daļā ezera, kur vispār tā tad nevar makšķerēt un nevar makšķerēt visu gada garumā, bet ir kaņeri, ir apmēram no ezera ir atļauti no 20. jūnija. Tātad jau putni lielākā daļa būs izlikstoši, jau vadās ar mazajiem, vai ne? Nu, un tad tādā daļā jau pēc 20. jūnija varēs atkal braukt. Nu, un šeit pie Laibās pašas priekš, vai ne, šeit ir jau no 1. maija, jau atļauts jau, kas ir tas pats lielākais klājums, kur arī ir mazāk šo te putnu varbūt, ja, tā kā, nu, bet tā sadzīvošana līdzās pastāvēšanas noteikti ir, jo tepatās pie Laibās, man liekas, ka tepatās ir Cekuldu, kur līgzde, vai ne? Viņš nejūtās tādā ziņā traucēts, ka tās laivas viņam peld garām. Viņš jūt, ka viņu neviens ir neādīs. Jā, viņš jūt, ka tā attieksme ir pozitīva. Nu, nav viņu neviens netrāmdē, ne? Viņš tur līgzdo un tāpat tās lauči vai ne, un guldi tepatās ir. Putni ļoti labi sadzīvo. Bet mēs runājam par valsts meža atlaidu mammu, un par to, vai ir iespējams, ka tiešām tajā brīdī, kad 20. jūnijā cilvēki tiks iekšā tajos plašumās, kas tur ir šobrīd aizslēgti, ka mēs varētu gaidīt kaut kādu potenciālo nozīmīšu birumu? Nu, es gribētu cerēt, ka tā būs. Es gribētu cerēt, ka tā būs. Kaut arī, nu, protams, ka zivis ir visā ezerā. Tas nav tā, ka kaut kāds reģions būtu kaut kādā veidā bagātāks. Nu, tā jau noteikti, ka nav. Protams, kad zivis noteikti izvēlās atbilstoši laika apstākļiem, ezera dziļumus un iespējams arī barības mazo zivju atrašanās vietās, nu, tad tur viņas noteikti uzturēsies vairāk, bet viņas ir pa visu ezeru. Vēsture ir tāda, ka ezeru jau Latvijas laikā nolaida īstenībā. Izraka to saucamo starpiņu upi un to līmeni pazemināja. Tā doma tādā laikā bija iegūt pļavas. Nu, kaut kāds pļavas jau arī iegūtas. Un te jau arī ganības bija sadalīts arī tā laika zvejniekiem tās pļavas, un viņi te ganīja savus lopus. Un 60. gadu sākumā radās ideja, ka vajag to līmeni pacelt apakaļ. Un tad taisīja projektu, un 65. gadā starpiņu upē uztaisīja pirmās slūžas, kas nebija tur tādas briesmīgi automātiski, bet vienkārši salika dēlīšiem aiztaisīja ciet un uztaisīja slūžas, un to līmeni pacēla apakaļ. Un šodien ezerā līmenis 2,10 apmēram tā viņš ir, vai ne? Un tāds viņš arī tiek turēts, vai ne? Un tagad, kopš 65. gada, faktiski tas pirmsākums un tā doma bija tāda iegūt ezeru, kurā var medīt ūdensputnus. Ūdensputni arī bija, bet izrādījās, ka arī ļoti labi zivs auga. Protams, ka tanīs laikos tas bija ezers, kurā protams, makšķerēja tā laika partijas vadība un pietuvinātie cilvēki, kas šeit brauc un makšķerēja. Lai bāzīte nebija liela, laivas nebija daudz, un daudz to makšķernieku toreiz nebija, bet bija, protams, vai ne. Tā vēsture īstenībā. Un kādi te augstdzimušākie, kas te bijuši? Kur bija? Sākot ar pašu Vosu tā laika, jā, tie jau arī bija. Jā, runājot par to pašu Jeļcinu, Jeļcins gan nebrauc šeit makšķerēt, bet tiešām medīt tādā laikā, jā. Bija tā iespēja arī viņu pavadīt toreiz medībās, vai ne? Un tie jau ir, tās jau ir tās vietas, kur tie likteņi arī izšķirās pēc tam. Tas jau ir skaidrs, tā neformālā komunikācija, kas tiek iegūta šādos te pasākumos, tā jau ir tā pozitīvā virzība. Kāda ir? Nevar nepieminēt ezeru ietekmē, protams, ķemeru sērūdeņi. Ir arī izstrādāts šīs sērūdens kartes, un ezerā, jo sevišķi šeit pie Laibās, šeit ir viena no tām vietām, kur pilnīgi noteikti sērūdens klātbūtne ir. Un ziemā, protams, tādā brīdī, kad ir ledus, tad tas sērūdens zem šī ledus arī uzkrājās. Tāpēc arī bieži vien kaņierī novērot zivju slāpšanu, kas nekas nav pretdabisks, tas ir dabisks process, vai ne? Zivs jau atjaunojos pietiekoši ātri. Viņām arī ir, kur noslēpties, tā nav, kad uz Valgamu var aiziet. Iet pa upi augšā, protams, tas ir viens no veidiem, kā viņas. Un ne tikai viņas arī iet ārā uz jūru, viņas iet ārā uz jūru. Arī uz jūru, laikam. Jā, arī uz jūru. Es tagad nepateikšu, kurā gadā, bet kaut kā 90. gadu beigā bija pietiekoši barga ziema un ilgi turējās ledus, un tad es pie slūžām novēroju, kā līņi dodas ārā uz līci. Pilnīgi stāvot skatoties, to redzēt, ka tā minūtē pa kādam līnītim iziet. Ja runā par zivu laišanām, kādi ir tie daudzumi, kuriem zivu fondā sadarbojoties ir laistas? Mēs Latvijas valsts meži sadarbojamies ar Zivju fondu un arī ar vietējām pašvaldībām, kur tātad taisam šos projektus un savos ezeros atjaunojam šos zivs resursus. Mēs te paskaitījām kopš 2008. gada, ja mēs esam ielaiduši vairāk kā 2 miljonu šo te līdakāpuru.
Bet ne tikai mēs apmierinamies ar kāpuriem, bet arī ataudzēts mazuļus. Un tad vairāk kā 6000 gabalu šo te kopā pa šiem gadiem esam ielaiduši arī šo te līdekļu mazuļu. Tā kā zivu resursi atjaunojās. Kaņierim ir vēl viena lieta. Ir iespēja arī ielaist zivs no jūras. Un viņas arī nāk pavasara laikā, kad Starpiņu upē zivis jūrā sajūt šo svaigu ūdens pieplūdu, un viņas nāk iekšā. Jā, un viņas ļoti labi tiek iekšā, vai ne? Tikai jāpatur aizvar vaļā. Tu domā salakas? Nē. Baltinīši? Nāk iekšā līdakas, asari, ālanti. Pat brekši ir nākuši, tie visi. Teibām vajadzētu būt pēc idejas arī. Visādi ir, protams, arī vienā brīdī tur ir salakas arī, protams, arī tādas ir, vai ne? Bet, zivis nāk iekšā no jūras ļoti labi, vai ne? Un tas cipars par to, cik tu teici, tas ir pa visiem valsts meža ezeriem, ne tikai pa Kaņieri? Tas ir pa Kaņieri. Pa Kaņieri. Ja, bet atlaižot mammu, mēs dabūnam to, ka tā mamma te atnāstos, tev nevajadzēs daudz laist. Tas ir baigs. Tas ir viens, ka viņa jau ir tur, tajā ezerā paliek. Tātad ir iespējas vēl kādam izvilkt. Tas ir ļoti pozitīva lieta. Cik vienā tāda 6 kg līdekai to ikru ir? Atdevums kāds varbūt. Mēs ielaižam tur miljonu kāpuru, varbūt, ka to pašu izdara. Ka to pašu viena lielā mamma izdara. Tur ir tas jautājums jau par to, ka mēs paši uztraucamies, ka mums tagad nāk no Sīrijas bēgļi iekšā. Kā tev šķiet, kas vietējai līdekai ir pievedums no zivju fonda? Bēgļi. 1000 bēgļi. Un tieši tāpat kā vietējais iedzīvotājs sajūtās pret bēgļiem, kā viņš izrīkojās, tā arī vietējās zivis izrīkojās pret šitām ielaistajām. Viņam tas izdzīvošanas procents ir daudz mazāks nekā tad, ja viņš ir vietējais, kas te ir. Tādā vienā lielā līdekļa mamā tur 10 000 ikru ir. Protams, izdzīvo varbūt 1 no 100, bet tas nav maz, tur kaut 160 no 1. Labas mammas sanāk. Es tev tā no matiem runāju tos, bet apmēram tāds tas daudzums. Tas ikru daudzums atkal kā kurai zivī. Karpai, piemēram, ir daudz maz ikru, bet tā nav vietējā suga. Vēdzelē ir daudz maz ikru. Līdekļa tas ikrs relatīvi liels, vislielākais ikrs relatīvi ir lasim. Viņš ir milzīgs, ja tā skatās. Strauta forelē ir maz, tur kaut kādi 3000 jau skatās labi jau. Tas ir atkal atkarīgs kāda tā bioloģija ir. Mencē ir tik maz ikriņi, ka viņi vienkārši izbirst. Reņģiem paši ziniet, tie atkal relatīvi lielāki. Garšīgi šāvēt. Mums pašiem jāsaprot, kurā brīdī, kas kādā veidā veidojās. Un šī līdekļu tā pieturēšana un paaudzēšana, man liekas, varētu būt diezgan auglīgs pasākums. Vēl vairāk visi tie putnu liegumi, tās teritorijas, kurās nedrīkst bāzties iekšā, viņš jau arī pietur to zivu bišķīt vairāk. Viņi jau ir izvēlīgi, ka pie viņas tiek tas cilvēks, kurš ir atbraucis makšķerē. Viņš vairs nelec visam virsū. Matīs, tu vari izstāstīt, kas cilvēkam būtu jāzina un kā jāmāk izmantot šī sila? Kā viņa radusies un kā viņa domāta? Radusies viņa ir aizgūta no Latvijas čempionāta, kur es to esmu redzējis. Tur mēra zivis plasmasas silē. Un sila ir domāta galvenokārt zivs mērīšanai. Un sila ir arī darba virsma, kur to zivu var kaut kādā veidā mēģināt valdīt. Tāda bija tā iecer. Un šitie zīmējumi, QR kods, tas tiešām noved tevi tur, kur nepieciešams? QR kods aizved uz Mammas dabas oficiālo mājaslapu, kur ir iekšā konkursa nolikums, aprakstīts, kā tieši sīkumos, kas un kā. Uztai noķer zivu, uztais bildi, izdara tā, lai mēs varētu noticēt, ka tā zivs ir atlaista. Un tad mēs, kad mēs saņemam no makšķernieka bildi ar zivi, tad mēs atbildam, jā, mēs saņēmām, paldies. Un vienreiz mēnesī mēs izdalīsim attiecīgā kaluma medaļas. Atlaid mammu goda makšķernieks. Tas arī ir kaut kāds Latvijas meža jaunums? Goda makšķernieks, tas varētu būt savilkts kopā no sporta, kur ir tāds jēdziens kā fair play. Kaut kādā mērā gaisā virmo, teiksim, sporta spēles laikā vai tāds jēdziens, ka tur nesit zem jostas vietas, tur neliec kāju priekšā. Un šajā gadījumā mums interesē, lai makšķernieki rūpējās tikai par to, ko viņi redz savā silē, lai viņi neizdomā centimetrus klāt. Īstenībā tas galvenais guvums ir zināt to īsto izmēru. Un tu pats zini, kā mēs domājam par to, ka ir vajadzīgs arī monitorings un viss pārējais, un cik lielās, un cik mazās, un cik tās. Tā ir tāda mērierīce makšķernieka dienas grāmatas pilnveidošanai, aizpildīšanai. Jo nevienmēr zivi viegli nomērīt ar ruleti. Ruletis taipās, zivs spārdās,
Nosvērt arī jautājums. Nosvēršana var svērt uzturamajā tīkliņā, kas ir saudzīgāk zivī, bet tad kā būs tie, kas teiks, ai, tu jau tur droši vien pieliec klāt, tas tevs var tik un tik vai tik un tik, nu atkal var sākties kaut kāda polēmika, bet sila, lūk, tik centimetri un tik... Viss vienā kadrā. Viss ir vienā kadrā redzams, jā. Esam izmēģinājuši vietālruni lien iekšā un uz priekšu. Tās silas ir dažādas, te rakstīts kaņieris. Silas ir dažādas, jo ir 4 ezeri dažādi, Mammas dabas apsaimniekotie, un katram izveidot šitāds te vimpelīts, uz kura ir tas, kas ir raksturīgākais tam ezeram, un kaņierim, nu, gribētos domāt, ka tā ir līdeka. Laiks nāks, un tās līdekas sāks skriet ārā tajos seklumos un sagādāt makšķerniekiem tās prieka dozes, par kurām viņi ir sapņojuši. Tuvākais datums 20. jūnijas, kad mēs tiksim tajos plašumos, kuros zivis bija, bet mēs nedrīkstam makšķerēt, tāpēc, ka putniņš šobrīd vēl sēž uz olām. Es domāju, ka reāli zelti, ja 2-3 pa gadu būs, tas būs baigi skaisti noķer un atlaid. Protams, mēs varam runāt pa otru galu, kur saka, jā, bet, ziniet, visproduktīvākās tās līdekas ir, tādā brīdī, ka viņas no 5 līdz 7, varbūt jau lielāk pa 7 velk zeltā iekšā, varbūt viņi arī paņemam. Ziniet, atstāsim to mācas dabas jomā, jo zinātnieki baigi forši vienmēr māk apgalvot, bet tad, kad es dabūju redzēt rokās 5,7 kilo breksi, un man visi bioloži teiks, nu jā, tās jau droši vien bija ālavas, un es teicu, nē, breks bija pilns ar ikriem. Un līdz ar to nebūsim soļi un, teiksim, lielo nekausim tikai tāpēc, ka, ziniet, viņai jau vairs nav perspektīvas. Bieži vien dabā ir savi plāni uz šitām zivīm, sevišķi, ja viņas ir spējušas izaugt tik liels, tik rūpīgi apmakšķerētos ūdeņos kā mūsējie. Tā kā šīs 3 nozīmītas kādās varētu iebraukt jebkurš no Latvijas valsts meža ezera apmeklētājiem. Tas, ko tu nepieminēji, ka zeltu var dabūt arī pie 40 cm aseri. Jautājums, vai vecaucē tādu var izaugt? Kāpēc ne? Mūsu sarkanspuru basi, mūsu lepnums Latvijas. 40 tas ir kaut kur uz kaut kādiem 700 gramiem plus, nekas jau briesmīgs. Vairāk. Jā, bet tā, ka laserim augšanas dinamika ir apmēram, pareizi, 47 bija kilo 500, 42, 43. Bet, asarim dinamika apmēram ir tā, no sākuma viņš aug lēnāk, pēc tam aug lielāks, bet apmēram uz 600-700 gramiem viņš ir sasniedzis apmēram 100 gramu gadā. Tā var skatīties. 600-700, tātad, ja ir normāls ūdenstilpne, kur ir tā, kad ir ko ēst, viņš var būt pilnīgi normāli, kad 6-7 gadu ir vecs. Tāda tā loģika. Protams, 3-gadīgam, 4-gadīgam tur viņš ir mazāks, un tagad viņš sāk rīties, tad viņš baigi ātri pieaug. Bet uz kādiem 5-6 gadiem jau tā līkni izlīdzinās, un tad attiecīgi iedomājies, ka kaut kāds 1,5 kilogramu, kas man ir lielākie, kāds es esmu pats savās rokās turējis, tad rēķina, ka viņam ir kādi 15, 17, 18 gadi. Un kāpēc tu šodien, skaistā dienā, viņu noķēris, gribi viņam dot pa dullo un apēst viņu? Tas ir pilnīgi stulbi, jo viņš ir vecāks nekā tavi bērni, piemēram. Ja? Viņš jau bija izšķīlies, tagad tev vēl bērni padomā nebija. Tās nav godīgi. Tur kaut kas jāmaina. Tu mazos var paņemt 300-400 gramu, tie ir tādi bifelīši kādi, tā kā sivēni, piemēram, ja mežcilkām salīdzina. Tās nav problēmas, to ir salīdzinoši daudz, bet to lielo... Tas arī garšīgāks. Jā, un tad ir tā makšķernieku daļa, kas saka par to lielā zivs gēnu, kad lielā zivs lielu zivi rada. Tad arī šitiem gēnu inženierijas piekritējiem iznāk, ka to lielo piesargājot, tad dabū labākus gēnus ezerā. Kas skaita nedzīvotai kājai Ķemeru Nacionālajā parkā. Aizlido no rīta uz sloku, izrevidē miskastes un pēc tam brauc dzīvot uz savu villu skaistā, labiekārtotā vietā. Brauc turisti, brīnās, un tad saka, esmu beigusi augstskolu. Forši ir putnam Latvijā. Klājumi neticami uzsiluši. Ļoti gribās to savu līdekļu nomadīt, bet tas nav tik viegli izdarāms šobrīd. Es nezinu, kāpēc. Nav tā, ka visi ezeri visu laiku dod vienādu daudzumu zivi. Ir jāpiestrādā, un ar to tas skaists, tas loms. Ziniet, cik daudz mums bija jāpiepulās, lai nofilmētu to skaisto bildi ar to lielo līdekļu atlaišanu. Tas ir vesels stāsts un viens liels noslēpums. Bet vai jūs varat apskatīties arī variantus, kuri mums neiegāja šajā skaistajā gala noslēguma
klipā. Līdeklis bija lielākā bija starp 8 un 10 kg. Viena bija 5,5, viena bija 3,5, viena bija 2,800 apmēram. Mēs svēruši netikām, mēs vienkārši paņēmām, novērtējām, ielikām silē un tiešām godīgi laidām vaļā. Varētu paskatīties kokteilī no skaistajām atlaistajām zivīm. Ir vakars vēls, un mums ir vērts aprunāties ar cilvēku, kurš noķēra dzīvu līdeklu. Matīs! Jā, Matīs, paldies! Tev ir jau līdekli vēl? Jā. Parād! Silē! Ko tu dari? Spēlējos. Mērs topošo mammu 32 cm. Tev šitais labais golums ir 32 cm. Topošā mamma? Topošā mamma. Kas cilvēkiem būtu jāzina par to dzīvu bioloģiju, lai viņi topošo mammu nenonāvētu ar savu vinkārību? Nevajag ilgi turēt ārā. Vajag laist ūdeni. Topošā mamma bija Matīs. Silē. Silu piesmērē. Pirms nepilnas stundas mēs ieprezentējām Atlaid mammu, un tagad es skatos, ka ezerā ir dīvaina kavalkāde. Paši mēs dodamies pamēģināt noķert savu bronzas nozīmīti, ja paveiksies sudraba. Bet ir notiek kaut kādas jampadracis. Izskatās, ka Kaņieru ezeru iemīļojuši dīvaini makšķernieki. Meitenes, ko jūs te darat? Jūs makšķerējam. Makšķerējam? Jā. Vajag uzskatīt, ka jūs mūs jau esat nomakšķerējuši. Kas jums ir? Mums ir Atlaid mammu. Kā? Jūs filmējat filmu par vecpušiem? Jūs zināt, ko nozīmē Atlaid mammu? Nē. Tas ir tāds pasākums, ka makšķernieks drīkst ne tikai noķert, bet arī... Ai, zinu. Tas ir ļoti vajadzīgs. Tas ir ļoti vajadzīgs, jā? Ko jūs domājat vispār par lielo zivi? Ko? Vai vajag lielo zivi? Vai vajag lielo zivi? Vai lielo zivi vajag palaist vaļā? Vai ir mazie? Vai ir vairāk, vai mēs Te esam vairāk? šitās, te sīles mums ir cilvēks, tad no... Jūs pamērat pēc viņu? Jā, pamēr no fotogrāfiem un tad sūta iekšā uz konkursu. Super. Kāds izskatās? Ko jūs vispār par makšķerniekiem domājat? Nē, Ilzas... Mans līgavains ir makšķernieks. Tas līgavains makšķernieks? Tāpēc, ka Ilza zina pa zivīm visas tās lietiņas. Kādas lietiņas tu zini par zivīm? Vispār līdeciņas. Jā, jālaiž vaļā. Pēc izmēriņa. Pēc izmēriņa, jā. Bet ir jau arī lielāks par šo kastīti. Jā. Sāmiņi. Sāmiņi ir lielāks par šo Kur jums tā lielāka kastīte? Šitais jau apmēram tāds izmērs, kā līdeciņām ir sastopams. Līdz 10 kg. Smagas tālāk jau grūti. Ko tās medaļiņas ir nozīmēs? Tās medaļiņas, puikām jau patīk medaļiņas. Šitās medaļiņas nozīmē to, ka, ja tu, piemēram, noķer šitādu un atlaid vaļā, tu dabūsi šitādu medaļiņu. Tā ir bronzas, sudrabs, zelts. Bet tas, ko tas sacensības? Nē, tas nav sacensības, tas ir tā kā vairāk priekšpēc. Tā ir dzīvības atstāšana ezerā. Tas ir ļoti vajadzīgs. Mēs esam pārti, ja kas. Jūs esat pārti? Mēs pārti. Mums arī tāds pārti. Reku šitādu, to kāds varēja paprasīt. Reku šitāds izskatās tas ezera zīme, tas ezera vapenīts, kurā jūs esat. Jā, līdekļā tā. A kas, viņai tā muta, tā apakšokšana neieklipujās? Tā iepriekš tam domāts, ka viņu satver un nelaiž vaļā. Viens nav apčais, lai jūtas jau tādu uztēs. Jā, es jau hoķu. Nē, viņi tā, kad atbrauc uz šitiem ezeriem, tad var dabūt. Pagaid, no kur no jums iziet pie vierējiem, kur pie... Tu? Aha. Mums jau visām tās oranžās Mēs ir oranžās esi brīnišķīgs, tāpēc, ka te pārsvarā līdz krūtīm ir vairāk, jo dziļāks nav. drosmīgi bīstami. Ļoti bīstams pasākums. Un laulībā tu tiešām domās to solījumu teikt, ka tu līdz nāvi mūs šķirs? Jā. Jurģim to var teikt. Ja? Viņš laik vainīgi. Viņš sapratīs. Zelta rokas, zelta sirds. Ui, Dievs, cik bīstami ir dzīvot ar dārgu metālu izstrādājumu rokās un sirdī. Nu labi, visādā ziņā, ja jums sanāk, kad jums ir
jāpalīdz, tad zvaniet. Sarunā. Nedrīkst stāvēt, ko mums zvanīt? Nedrīkst stāvēt kājās. Matīs, paskiet, Matīs. Hilfe! Matīs, uzmanīgi! Es stāvu kājās! Zemē! Matīs, kāds par Matīs? Mēs viņiem visu Labi čopē! Lai arī jums viss ir saulaini, labi. Jauka dzīve! Šī saulēnajās un skaidrajās dienās viņi arī sevišķi dzīvību sākās tad, ka vakars nāk. Cilvēki brauc un sevi uz līņiem. Brekšus var redzēt liels, bet līdekļi šobrīd nekožās. Tas arī nebija mūsu mērķis. Mūsu mērķis būs pastāstīt vairāk par to, kā dzīvo viens ezers, kurā saimnieko domā uz priekšu un kurā nu jau kā vienā no 4 Latvijas ezeriem ir ieviesta progresīvā ķeru un atlaide. Oficiāli, ar sacensībām un smukām medaļām tiem, kuri grib kaut ko mainīt savos paradumos. Ir laiks rīkoties citādi. Jābeidz sapņot, ka lielās zivis ir noķeramas tikai ārzemēs. Mums ir skaisti ezeri, lieliski iekārtotas bāzes. Pie ūdeņu bagātību vairošanās mēs aicinām palīgā tevi. Zivis ir makšķernieku draugi, jo vairāk tās atstāsim ezerā, jo lielākas tās izaugs. Dodies makšķerēt Mamma Daba ezeros, ķer un atlaid plēsīgās zivis, iesūti savus piedzīvojumus, saņem goda makšķernieka nozīmi par noķertajām un atlaistajām zivīm un piedalies konkursā Atlaid mammu. Piesaki mēnešu un sezonas lielāko zivi no mūsu ūdenstilpnēm un sacenties par balvām. Atlaid mammu kopā ar Mammu Dabu.